Vai tu zināji, ka komunikācija var būt motivējoša un nemotivējoša? Vai tu zināji, ka motivācijā ietilpst katra viena slēptākās vajadzības, vēlmes un vērtības? Un ja mēs nespējam saprast otra brīvo gribu, otra vajadzības, vēlmes un vērtības, iespējams, mēs tā arī ar viņu nekad sarunu, saskarsmi, attiecības labas nenodibināsim. Mums būs vairāk konflikti, raizes, pārmetumi nekā baudāmas attiecības. Mani sauc Inga Bite. Iespējams, varbūt es esmu tev labākais attiecības speciālists, kas tev pratīs izstāstīt pirmo soli spērt, kā sākt dibināt labas, harmoniskas, cieņpilnas attiecības. Es tev piedāvāju 50 minūšu garu video lekciju, kurā tu vari uzzināt, kas motivē tevi, kas motivē tavu partneri, bērnus, vecākus, draugus, kolēģus, lai tu ar viņiem varētu sākt sarunāties kā līdzvērtīgs, cieņpilns, sevis vērtējošs un arī citu novērtējošs cilvēks.